Šodien raidījumā viesojamies vienā no lielākajām evaņģēlisku luteriskajām draudzēm Latvijā – Rīgas Jēzus draudzē, kas mitinās Latvijā lielākajā koka baznīcā. Katru otrdienas vakaru Jēzus baznīcu piepilda bērnu čalas, dziesmas un draudzīgas sarunas, jo otrdien vakaros gan bērni, gan pieaugušie šeit pulcējas uz Latvijā lielākās un vecākās svētdienas skolas nodarbībām. Vienā no tām ir iespēja piedalīties arī mums. Mūsu svētdienas skolā ir 6 vecuma grupas bērniem. Sākot no 3 gadiem, tad vecuma tur ir 3 līdz 5 paši mazākie, tad ir 6, 7 gadi. Nākamā ir 8, 9, tad ir 10, 11 gadīgie atsevišķi, 12 gadīgie, 13 gadīgie un tad 14 gadīgie. 6 grupas. Un mums ir ap 20 skolotāju. Un šogad kopējais bērnu skaits uz Ziemassvētkiem bija 130 bērnu. Tam vēl papildus ir arī 2 vecāku grupas, kas pavada bērnus vai uz svētdienas skolu vai vienkārši atrod laiku otrdienas vakaros, lai nāktu uz baznīcu un studētu Bībeli. Parasti otrdienas iesākas visām grupām ar vecākiem visiem kopā. Ir slavēšanas dziesmas, ir mazs uzvedums. Mums katrā otrdienā ir sava tēma, kur runājam par tādām tēmām, lai būtu tuvāk Jēzum arī ikdienā, lai tas nebūtu bērniem tāda sajūta, ka tas ir tikai rakstīts Bībelē. Mēs to caur uzvedumiem cenšamies parādīt, kāds ir mūsdienās, kā bērni var reaģēt šādās situācijās. Pēc mācību stundām bibliotekā Guna satiek Edīti un Mārtiņu. Čau, draugi! Ko jūs te tik nopietni darat? Mācamies. Tu jau esi aizmirsus? Rītdien taču ir lielais kontroldarbs matemātikā. Guna. Mēs ar Mārtiņu sarunājām, lai nākt kopā mācīties, lai ir vieglāk. Negrib nākt mums pievienoties? Nē, tas nav man domāts. Es katru gadu piedalos matemātikas olimpiādēs. Es katru gadu dabūju pirmās vietas. Es to visu lieliski zinu. Man tāda zubrīšanās nav vajadzīga. Guna, tu izklausies tik ļoti lepna un lielīga. Man liekas, tas galīgi nav pareizi. Guna, skaties! Kas tas bija? Šis balons esi tu. Un tu esi tik augstprātīgi, ka beigās piepūtīsies kā šis balons un izlaidīsies. Guna, lai arī cik gudri tu būtu, vienmēr ir kādas jaunas lietas, ko iemācīties, vai arī atcerēties tādas, kas ir aizmirsušās. Tā kā es tev iesaku šodien kaut ko pamācīties, lai arī rītdien tu zini tās lietas. Nē, paldies. Šitas nav priekš manis. Es visu labi zinu. Guna. Nu labi, satiekamies rīt pirms kontroldarba. Labi, tiekamies. Pienākusi nākamā diena. Visi draugi satiekas pirms kontroldarba. Draugi, jums nav satraukums? Man ir tik liels satraukums, ka man liekas, es pat vairs nezinu, kas tā matemātika tāda ir. Es arī esmu satraucies. Bet mēs vakar diezgan labi pastrādājām. Tā kā es domāju, ka viss būs kārtībā. Es satraukusies? Par ko? Es būšu pirmā, kas to kontroldarbu uzrakstīs ar vislabāko atzīmi. Tāda, mēs redzēsim. Visi ieiet klasē. Pēc stundas atkal visi iznāk. Guna bēdīga. Edīte ar Mārtiņu priecīgi apspriež paveikto. Mārtiņ, tu redzēji? Pirmais uzdevums tieši tas, ko mēs vakardien mācījāmies. Pilnīgi. Un otrajā daļā teksta uzdevums redzēja tieši tāds, kādu mēs vakar reiķinājām. Guna, kas tad tev? Tu tāda bēdīgi izskaties. Kā tev gāja? Man šodien kaut kā tur nereiķinājās. Tie uzdevumi bija tik sarežģīti. Bet, Guna, man liekas, ka tev tomēr vajadzēja palikt bibliotekā kopā ar mums mācīties. Un vai tu atceries, kurš ir gudrākais cilvēks, kas pieminēts Bībelē? Man liekas, tas bija Salmana mācītājs. Jā, un ko viņš sacīja? Kam jākļūst pazudinātam? Kam jākļūst pazudinātam, tas pa priekšu kļūst lepns.
un augstprātība nāk priekš bojāējas. Nē, tā gan es negribu. Guna, lepnība ir tā, kas bojā attiecības mums ar Dievu un mums ar draugiem. Tāpēc Bībelē vēl ir teikts, jo katrs pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Mums ir jābūt pazemīgiem, nevis lepniem. Dievs nostājas pretī tādiem cilvēkiem, kas ir lepni, bet pret pazemīgiem viņš ir žēlsirdīgs. Paldies, draugi! Šī bija tiešām vērtīga mācību stunda. Es gribu būt pazemīga. Un ir mācītāja uzruna un mācītāja aizlūgšanas pa bērnu lūgšanas zīmītēm. Mums ir tāds brīnišķīgs koks, kad mēs gada sākumā uztaisījām lūgšanu koku, un tad katrs bērns viņš var nākt, un arī vecāks viņi var nākt un savu lūgšanu vajadzību piesprāgst pie tā koka. Un tad mācītājs par viņām aizlūdz. Un kopīgā daļa noslēdzās ar slavēšanas dziesmām un kādu sīku informācijas daļu, ja tāda ir nepieciešama. Un tad šīs visas grupas, ko Guna nosauca, sadalās pa visu baznīcu un tad nododas tālāk nodarbībām, kur ir Bībeles stāsts. Un atkal mazākajām grupām līdz 12 gadiem ir arī praktiskie darbiņi. Pēc tam ir diskusijas praktisko darbiņu vietā. Šodienas svētdienas skolas tēma ir lepnība. Būsim kopā ar bērniem vienā no grupiņām. Šīs grupiņas skolotājs ir Rute Bikši un Iveta Godiņa. Abas šajā svētdienas skolā darbojas jau 30 gadus. Iveta Godiņa jau daudzus gadus ir arī Latvijas Kristīgā radio raidījuma svētdienas skolas skolotāja. Šos raidījumus iespējams klausīties pirmdienas vakaros 6:00 Latvijas Kristīgajā radio. Mēs visi droši vien kādreiz esam iedomājušies, ja man būtu ideāla ģimene, ja man būtu ideāla klase, ar kādu prieku es iet uz skolu, un ja šī pasaule būtu ideāla, cik tas būtu jauki, kā tad mēs te dzīvotu, kādiem būtu jābūt tiem cilvēkiem, kuri veido ideālu ģimeni, ideālu klasi, ideālu pasauli. Padomājiet, nesakiet neko. Kādiem viņiem būtu jābūt? Nu ko, tad varbūt ņemsim. Un katrs vienu īpašību, ideālo īpašību, uzrakstīsim uz lapiņas. Es apmeklēju šo svētdienas skolas Jēzus draudzes nodarbības jau 12 gadus, jo man šeit ļoti patīk jau no pašas bērnības, jo no 8 gadiem ļoti patīk, ka eju, apmeklēju, cenšos nekavēt stundas, jo iepriecina katra stunda un nodarbība. Es apmeklēju šo svētdienas skolu jau 14 gadus. Mūsu svētdienas skolas skolotāji ļoti mīļi, atsaucīgi un ļoti labi iemāca un uzrunā. Es apmeklēju šo svētdienas skolu 12 gadus. Svētdienas skolā ir ļoti interesanti, arī var iemācīties daudz jauna un uzzināt kaut ko arī par Jēzu. Svētdienas skolā ir daudz brīvāka atmosfēra un skolotāji arī ir daudz laipnāki. Mums ir parasti tā, ka sākumā mēs dziedam dziesmas, slavēšanas, kā jūs jau to redzējāt, un pēc tam mēs dalāmies pa grupiņām, pa vecuma. Es esmu, cik es zinu, pirmspēdējā grupiņā pie Ivetas Godiņas. Un mums ir tā, ka mēs parasti sākam nodarbību ar tādu tā kā krēslu pa vidu istabai, kur ir ziedlapiņa. Kur ir tā kā ziedu mēs taisam, jo katrs liek tā kā ziedlapiņas un stāsta, kas pa nedēļu ir labs noticis, un citi arī liek akmeņus, un tas ir tā kā, kas negatīvais ir noticis pa nedēļu. Un tad mēs iepazīstamies, ko visi ir stāstījuši, un tad mēs parasti klausāmies kādu stāstu no Bībeles, un tas pārsvarā arī viss, un beigās mēs citreiz uzspēlējam kādas spēles. Mīļam, ticīgam, draudzīgam, jaukiem, godīgam, patiesam, cilvēkam, piecietīgam, laipnam, draudzīgam, mīļam, neiedomīgam, gudram, izpalīdzīgs, gudrs.
Otrā dabu laipnam, jaukam, labestības, sirsnīgums, devīgs. Aha, redz, tādu jūs esat iedomājušies ideālo pasauli. Nu labi. Dievs arī iedomājās, kādas varētu būt tās īpašības, lai veidotos ideāli ģimene, klase un pasaule. Un, protams, ka tas, ko Dievs saka, ir rakstīts Bībelē. Un mēs šodien nelasīsim tieši no Bībeles, bet atsevišķi fragmentiņi no vēstules Filipiešiem 2. nodaļas. Dieva ideāls ir rūpējies par cita labumu, neko nedarīt sācensības dēļ, neko nedarīt tukšas slavas dēļ, pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi, dalieties mīlestībā, vienoti dvēselē un domās un esiet vienprātībā. Paldies, Gabriel! Un tagad skatieties, mūsu ideāls un Dieva ideāls. Salīdzināsim. Vai tie ir atšķirīgi, bet varbūt tie saskan? Kurš, ļoti labi, kurš no jums varētu ieraudzīt kaut ko, kas saskan? Ja jūs ieraugat vienu no šiem ideāliem, kas saskan ar Dieva ideālu, paņemiet lūdzu flomasteru un pievelciet bultiņu turklāt. Jā, devīgs, taču saskana rūpējies par cita labumu. Ļoti labi. Vēl. Sirsnīgs. Saskana ar neko nedariet sāncensības dēļ. Pareizi. Sāncenši nav sirsnīgi, viņi ir tā. Labi. Vēl. Ar Jēzus draudzi saskāros jau pavisam mazs esot, jo mamma man ņēma līdzi uz svētdienas skolu. Tās pirmās nodarbības es atceros tikai no bildēm, kad es skatos, kā ir bijis dzīvē, neatceros. Bet tad pienāca kāds brīdis, kad es sāku jau apzināties visu šo mācību procesu, un tas jau bija kā ritms arī dzīvē, kad bija skola un svētdienas skola. Jau bija zināms, kurās dienās tas ir, un draugi, ar kuriem iet. Un tā. Un vēlāk no tā izauga kas vairāk. Kad, pēc tam, kad es biju pabeidzis svētdienas skolu, tad papildus iesaistījos vēl jauniešu darbā. Un man kāds piedāvāja, vai es negribu vadīt svētdienas skolu tiem mazajiem. Tā kā es esmu pabeidzis, vai man būtu ko pastāstīt. Un tad nezinu, kāpēc, kaut kāds dullums vai kas, un piekrita. Un tā aizsākās tā svētdienas skolotāja lieta pēc svētdienas skolas. Jā, un šobrīd, esot savā darbā, es viennozīmīgi varu teikt, ka tā bija labākā skola. Jo būdams gan darbā ar cilvēkiem, gan kā lektors vai kā skolotājs, bērni ir vislabākā auditorija, uz ko mācīties. Jo viņi uzreiz pateiks, ja ir garlaicīgi. Pieaugušie ir pieklājīgi, viņi tā neteiks. Jā. Mūsu ideāli, tie Dieva. Mēs zinām, kā vajadzētu, lai būtu labi. Nu, mēs zinām, ka jābūt devīgam, lai tu būtu labs draugs, sirsnīgiem, lai ģimenē viss būtu labi, gribētos savās mājās būt. Un visas šīs pārējās lietas mēs zinām. Vai mums vienmēr tā izdodas? Čau. Bet tā labā ziņa ir, Dieva ideāli gan izdodas. Mūsējie nevienmēr. Dieva ideāls izdodas. Un zinat kā? Bija viens cilvēks, kurš tieši tos ideālus, Dieva ideālus savā dzīvē īstenoja. Tas ir Jēzus. Šos arī. Visu kopā. Jēzum tas izdevās. Viņš bija tāds cilvēks, kādu mēs vēlētos redzēt. Kādiem mums būtu jābūt.
būtu pirmais un pēdējais. Jā. Pirmkārt, viņš nedomāja tikai par sevi. Viņš taču dzīvoja debesīs pie sava tēva. Tur Dieva valstībā nav nāves. Tur nav sāpju. Tur nebarās, nestrīdās, nesacenšās, nelielās. Tur ir vienmēr silts un vienmēr vasara. Un viņš izdomāja atstāt debesis, savu labumu un atnākt pie mums. Viņš zināja, ka viņam sāpēs, ka viņa rokas un kājas caurups naglas. Un viņš to izdarīja tāpēc, ka rūpējās par mūsu labumu. Viņš izdarīja lielo mainīšanos. Ziemassvētkos viņu ietina mūsu autiņos, mūsu netīrajās grēku drēbēs, lai viņš mums uzdāvinātu baltas, tīras drēbes. Mēs cilvēki bieži gribam būt pārāki par citiem un gribam, lai mūs godina. Jēzus nemaz negribēja, lai viņu godina. Viņš nebija iedomīgs. Viņš nealka pēc slavas. Viņš gribēja, lai godā viņa tēvu, ne viņu. Jēzus nemeklēja savu labumu. Viņš neteica, es esmu Dievs, tāpēc es esmu pārāks par jums. Viņš kļuva līdzīgs mums. Viņš piedzima kā cilvēks, kā piedzimi tu. Bija zēns, kāda esat jūs. Viņš neteica, es esmu lielāks un pārāks par tevi. Viņš teica, es esmu tāds kā tu. Jēzus ir tas ideālais cilvēks, kādu Dievs grib redzēt mūs visus. Nu, bet kā tad ir ar mums? Nu, ko mēs tagad iesim mājās? Nu, konstatējuši tā bēdīgi, nesanāks jau. Aiziešu mājās un jau tūlīt šovakar nesanāks. Uzbļaušu, sakliekšu, runāšu pretī, neizdarīšu, ko man lūgs. Nu, ko lai es daru, lai es kļūtu citādāks? Un es jums parādīšu, ko. Tas ir spogulīts. Taigarā var nopirkt skaists spogulīts. Nu, ko tad es daru ar šo spogulīti, sakiet man? Kas tas ir? Jūs gaismas starinu palaižas citā virzienā. Nu, kā to sauc vienkārši? Kā bērni to sauc? Saules zaķītes. Bet kā tas var notikt? Gaismas staras pie uz spoguļiem, kuriem viesmē klāt speciāli materiāli, uz to gaismu atstaro. Vai spogulītim pašam ir gaisma? Nav. Re, parasts spogulis. Tu var viņu grozīt, cik grib, viņam gaismas nav. Tad, kad es pavēršu viņu pret gaismu, tad viņš šo gaismu atstaro. Un zinat, tie esam mēs. Mēs paši esam tādi kā spogulīši, kuriem pašiem gaismas nav. Jā, mēs nevaram būt labāki. Mēs nevaram tādi būt. Bet tagad taču mēs pazīstam to, kurš ir gaisma. Ja es pagriežu sevi pret Jēzu, to ideālo cilvēku, un ļauju, lai viņa gaisma spīd manī, tad es sāku atstarot viņa gaismu uz citiem. Nu, piemēram, šovakar aiziešu mājās, un tā vietā, lai dusmotos, ka es atkal nedabūju to, ko es gribu, pēkšņi padomāšu, bet manā ģimenē ir mamma, tētis, māsa, brālis, un viņiem arī ir kādas vajadzības, ne tikai man. Tad varbūt nevajag dusmoties, ka es tagad nedabūnu, ko es gribu, bet paskatīties, kā es par viņiem varētu parūpēties. To, kā jūs spīdēsiet, to jau Jēzus jums katram madariņu atsevišķi pateiks.
Mēs visi nevaram izdomāt vienu modeli un pēc tā tagad dzīvot. Mums katram ir sava ģimene, savi apstākļi. Tad jūs paši arī to atradīsiet, kā jūs varēsiet spīdēt. Bet pagriezt seju pret Jēzu nozīmē katru dienu lūgt. Pēc iespējas bieži klausīties, ko viņš saka svētdienas skolā. Tu vari ieslēgt rādio kristīgo, tu vari klausīties vēl kaut ko, tu vari tik daudz kādā veidā saņemt, ko Dievs saka. Un katru reizi, kad tu tā pievērsies viņam, tu saņem sevī viņa gaismu, un tu spīdēsi. Un kaut kas no visa šī tavā dzīvē īstenosies. Un tāpēc mēs šovakar neiesim mājās tādu, nu tāpat jau nekas nesanāks. Nē, sanāks. Bet es esmu spogulīts, es pats nevaru spīdēt. Man vienmēr jāpagriež pret to, kurš ir gaisma. Un tad es spīdēšu. Un nākošu otrdienu pārbaudīsim. Jūs pastāstīsiet, kā jums sanāca. Man ļoti patīk šeit nākt, jo šeit ir interesanti un arī daudz bērni, draugi, kuru dēļ arī es tā kā nāku. Es zinu, ka man liela loma spēlē draugi, jo mēs kopā draugi bijām, kad sākām to svētdienas skolu, mēs bijām jau bērnībā augām kopā, skolā vienā gājām. Un vēlāk svētdienas skolā vēl sapazināmies kādus, un faktiski tie draugi, kas man bija toreiz, viņi vēl aizvien ir. Tā otra lieta, ko es novērtēju atkal un atkal, īpaši tālāk dzīvē ejot, kad svētdienas skolas pieredze un tas, ko es mācījos, bija kā tāds veselīgs pamats. Gan zināšanu jomā, bet īpaši tieši Bībeles pantu mācīšanos. Es atceros, mums bija tie zelta pantiņi, kas bija jāmācās. Un toreiz tas likās vienkārši gluži kā angļu valodas vārdiņas, vienkārši iekalt galvā un atskaitīt, un pantiņiem bija līdzīgi, atskaitīt, bet tagad es vēl aizvien atceros kādās situācijās, kad ir kaut kādi lēmumi jāpieņem vai kādas sarunas ar studentiem vai ar citiem cilvēkiem, kad ik pa laikam pēkšņi parādās īstais pants, uzpeld galvā, un tas ir tieši vajadzīgais īstajā situācijā. Un es teiktu, ka nav dārgākas lietas, kā, ja tu zini, ka ar šo dzīvi tas nav viss, ka tev ir droša cerība no šī laika uz mūžību, ka mēs neienākam šajā pasaulē tāpat vien, bet mums katram ir kāds mērķis un uzdevums, un ka mums ir mīlošs Tēvs debesīs, kas mūs vada un mūs gaida. Jā, es Jēzus draudzes svētdienas skolu apmeklēju jau 25 gadus atpakaļ, kad es biju pusaudze, man bija 13-15 gadi, apmēram tajā laikā tas bija, un atmiņas par šo laiku man ir visbrīnišķīgākās. Es tiešām vienmēr ar lielu mīlestību atceros šo periodu, un tas bija arī ļoti nozīmīgs manā dzīvē. Tagad ar šodienas skatu atskatoties, tā to noteikti var vērtēt. Tas ielika ļoti tādus lielus pamatus gan manai vērtību sistēmai, gan izpratnei par daudzām lietām, izpratnei par Dievu. Un tas, ko es atceros, protams, atceros nodarbības pie skolotājas Rutiņas. Es atceros arī mūzikas stundas, kuras mums vadīja Raimonds Alpe. Mums bija savs ansamblis. Un parastajā skolā man absolūti nenovērtēja kā labu dziedātāju, vai ka man vispār būtu, man pat korī neiedalīja pirmajās klasēs. Bet savukārt šeit svētdienas skolā Raimonds bija tas, kas tā kā uzticēja un pat solo gabalus es dziedāju. Ja? Tas bija tāds brīnums priekš manis un patiešām, jā, paldies viņam par to. 10. maijā ir īpaša svētdiena, ģimenes diena. Taču Jēzus draudzē tā būs vēl īpašāka, jo tiks svinēta svētdienas skolas 30 gadu jubileja. Draudze visus mīļi aicina klātienē pieredzēt Dievu mīlestību, ģimeniskumu un sirsnīgu atmosfēru, apmeklējot šo īpašo svētku dievkalpojumu 10. maijā 10:00 Elijas ielā 18.
Es esmu viennozīmīgi pateicīgs tā laika vadītājiem, kad šāda svētdienas skola tika izveidota un bija. Es atceros sevi, kad es nevienmēr gribēju iet uz svētdienas skolas, citreiz gribēju palikt mājās vai mocīt pabraukt vai kādas lietas padarīt. Bet tagad skatoties, tā ir ļoti laba lieta bijusi un līdz ar to tā ir liela pateicība par to. Tas vēlējums, kas būtu, ir turpināt meklēt, kas ir tas fokus, kas ir tā uzmanība un kas ir tā valoda, lai aizsniegtu mūsdienu jaunatni. Jo skaidrs, ka lietas attīstās, tehnoloģijas attīstās, un mans novēlējums ir nevis mēģināt skriet nopakaļ tai lietai, bet iet pa priekšu. Ieraudzīt, kas ir tās lietas un iet pa priekšu. Es novēlu visiem tie, kuri ir mūsu svētdienas skolā un vēl būs, lai viņi lasa Bībeli un vairāk izzina Jēzu. Es novēlētu visiem bērniem, kas nenāk uz svētdienas skolu, ātrāk uzzināt, kas ir svētdienas skola un apmeklēt to. Vai man ir ļoti liels prieks viņas visas redzēt, un man liekas, ka par šo 25 gadu laiku viņas vispār nav mainījušās un kļuvušas, nezinu, tikai jaunākas un mīļākas un skaistākas un jaukākas. Un, protams, es vēlu viņām Dieva apsardzību, svētības un visu, ko nu vienas labāko var iedomāties, un arī, ka svētdienas skola var turpināt savu darbu vēl ilgus gadus uz priekšu. Mūsu novēlējums Jēzus draudzes svētdienas skolas bērniem, skolotājiem un visiem, arī mums un jums, kuri skatās šo raidījumu. Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Priecīgs pēc jau vakarā, man skola cita